varam sarēķināt, cik koksnes tagad jau ir izauguši. Tas, manuprāt, ir diezgan tāds skaitlis, ar ko varam lepoties. Un koksne būvniecībā, tas ir vidēji gan draudzīgi, kas tagad ir arī tā kā modas lieta, varētu teikt, būt vidēji draudzīgiem, gan arī izdevīgi. Te visi būvmateriāli salīdzināti attiecībā pret koksni. Ja koksne ir 100%, tad attiecībā tērauds un betons ir salīdzināts tā, kā viņi ietekmē vidi. Ja tad redzam, ka visos piesārņojuma veidos un visos vides nedraudzīguma veidos koksne ir tas vislabākais, vidē draudzīgākais ceļš, ko iet. Tā prezentācija būs pieejama, bet varēsiet arī droši vien izpētīt sīkāk, ja būs interese. Ja mēs būvējam ēkas no koka, tad arī mēs varam samazināt šo globālo sasilšanu, vismaz mēģināt Latvijā to izdarīt. Kā jau es minēju, kad koksne šo CO2 augot absorbē, ja uzņem sevī, savukārt alumīnijas visā savā ražošanas procesā, pārstrādes procesā, viņš to emitē, tieši otrādi rada. Pik, nedraudzēsi man. Tā, arī ļoti saprotama tabula, ja CO2 koks, piemēram, absorbē uzņem, tad savukārt vispārējie materiāli to pārstrādes ražošanas visos procesos tieši otrādi emitē. Arī, kā jau es minēju, tad koksne ir iespēja ietaupīt tīri reāli, gan izmantojot izstrādājumus, un tie izstrādājumi ir atjaunojumi. Piemēram, ja mums saplīsīs mājās plasmasas loks, tad ko mēs tur paši viņam varēsim izdarīt? Bet, ja saplīsīs koka loks, tad varēsim mēs viņu paši arī izlabot. Un, kā jau es minēju, izmantot iespēju atkārtoti un arī kā vidē draudzīgs un lēts kurināmais. Te es ļoti ātri pārskriešu. Dažas fotogrāfijas ir par zaļo būvniecību. Ļoti laba mājaslapa ir šī. Zaļās mājas LV, droši vien, ka laiks jau pārtarēts, neiedziļināšos. Zaļā būvniecība nozīmē neatsakoties no komforta, dzīvot vidē draudzīgi. Tas nenozīmē, ka mums ir koka māja, mums tur nebūs elektrības vai mēs nevarēsim datoru pieslēgt. Tad dažas bildītas no Latvijas skatiem, ko droši vien paši esat jau arī kaut kur redzējuši. Koks ir arī mājīgs materiāls, kurš arī tādā mājā mēs arī jūtamies labāk, tīri fiziski. Un te arī dažas bildes no pasaules šedevriem, ko tik var uzbūvēt no koka un cik ilgi tas spēj dzīvot. Tā. Jautājumi. Jautājums tad varbūt puisis var vēlreiz. Pirmais jautājums. Patiesībā tas papildinājums bija par to, cik lielā mērā mēs ekonomiski līdz galam izmantojam koku, jo Japāņi, kad nāca Vladivostokā iekšā, tādu gan viņi tur ņēma, visu tur vairs nekas neauga pēc Japāņu armijas, kā atcerās šis jaunais cilvēks. Pagaidiet. Jums ir vēl papildinājums. Labi, tad papildiniet vēl, jo vienkārši, ja jūs kamēr jūs domājat to papildinājumu, es varu pateikt par to atstāšanu vai neatstāšanu mežā. Te ir divas lietas. Viena lieta ir ekonomiskā lieta, otra lieta ir dabas aizsardzības lieta, ko mums gan likums, gan vidas organizācijas tā kā lūdz ievērot. Un to mēs arī ievērojam, jo mēs īstenojam ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Tā, labdien, jā. Labi. Vārds sakot, par savākšanu, jo mums ir 53% vispār Latvijā koksne, vai ne? Teritorijas. Pat nedaudz vairāk, jā. Lūk, kāpēc mēs, tas jau sakņojas vairāk politiskajā visā, kāpēc mēs uzceļam gāzes terminālu, tā vietā neuzceļam koģenerācijas kaut kādus, apkuras termināļus, jā? Tā pašā laikā mēs varam savākt no koksnes tik daudz, no tā meža tik daudz, gan šķeldā izmantot un tā tālāk un tā tālāk. Pirmais, tas ir politikā viss sakņojas, kāpēc mēs izmantojam Krievijas dārgo gāzi, tā vietā mēs varētu uzturēt veselu infrastruktūru tautsaimniecībām. Vārds sakot, ja mēs koksni, vārds sakot, meža izstrādāšana, savākšana, pārstrādāšana, vēl enerģijas radīšana. Tas ir potenciāls, man liekas, kuru daudzi neierēķina iekšā, ka vesela tautsaimniecība uzreiz rodas. Ja? Latvijas valsts meži ir valsts īpašums, tas ir pirmām kārtām, un kāpēc viņi nedara to,
grūti pateikt gudrāk, jā. Jūs droši vien uz to nevarat atbildēt jautājumu arī. Labi, atrisinām šito pirmo jautājumu. Tad kāpēc jūs neuzpērkat politiķus, bet Krievu gāzi viņus teorētiski uzpērkat, cik mēs esam dzirdējuši mēdījos, lai viņi domātu vēl zaļāk? Tā vienkārši. Kur uzpērk, to man droši vien es nebūšu tiesīgi spriest, bet es pilnībā jums piekrītu. Tie visi jautājumi, ko jūs uzdevāt, ir pareizi. Jā, bet Jaunkungs, es zinu, ka jūs neesat komunikāciju nodaļas vadītāji, bet viņi bija diezgan ar politisku ievirzi. Tagad mēs redzam divas lietas. Latvijas pārdzīvo, ka viņš sēž uz Krievu naftas gāzes vada adatas, un otrs puses Latvijas pats savam uzņēmumam Latvijas meži pārmet, ka viņi lūk pārāk daudz cērta, pārāk daudz izved ārā, pārāk daudz tur posta un ko. Tad šos divas lietas kaut kā izsverot, taču varētu cērtam un stādam vēl visu pārpalikumu, kā jaunais cilvēks iesaka šķeldā pārstrādājumu un apkurinam ne tikai Kuldīgā, kur ir vienīgā katlmāja ar šķeldu Latvijā pagaidām, kur visa pilsēta ar šķeldu vien sildās. Vai, kaut kā, jūs dzirdējāt to sentimentā, kunga teiktajā, viņš ir riktīgi iekšā, tā ir dusma nācijā. Kā ar to dusmu tikt galā? Tur ir droši vien iespējas arī tiem pašiem jaunajiem uzņēmējiem darboties. Tik pilnīgi nesen atvērās, manuprāt, Ventspilī rūpnīca, kur var arī pārstrādāt šo koksni. Tie ir jautājumi nevis Latvijas valsts mežiem, bet tie ir jautājumi droši vien politiskā līmenī Latvijas valsts mežu reāliem īpašniekiem zemkopības ministrijai. Un arī citām ministrijām valdībai, kā viņi varētu varbūt ģenerēt un palīdzēt uzņēmējiem šo virzienu uzsākt. Labi, es jūs tikai aicinu, jūs paliekat noteikti lūdzu līdz šīs sesijas beigām, mums būs diskusija ar politiķiem, un tad paskatīsimies, varbūt kāds nākamais zemkopības ministrs stāvēs uz skatuves un varēs jūs priekšā atbildēt uz šiem jautājumiem pilnībā. Skaidrs? Vēl kāds jautājums? Jā, labdien, AIC un Vides aizsardzības klubs. Es gribēju šeit tajā maisiņā, kas mums ir līdzi, bija šis te Pasaules dabas fonda bukletiņš par FSC. Un jūs arī prezentācijā teicāt, ka Latvijas valsts meži veicina mežiem draudzīgu apsaimniekošanu. Taču, diemžēl, pirms pusgada mēs ļoti labi presē un masu mēdījos dzirdējām par to, ka Latvijas valsts mežiem ir ļoti liels problēmas pašreiz ar FSC. Varbūt izskaidrojiet, kas ir FSC? Tātad tas ir certifikāts, būtībā jūs katrs varat arī te atvērt. Tā ir tāda tā kā vidēji draudzīga meža apsaimniekošanas standarti. Ja? Tas nozīmē, ja jūs noplicinat pilnībā mežus, jūs nevarat iegūt šo te standārtu. Un pusgada atpakaļ es dzirdēju, ka Latvijas valsts mežiem tiek vai anulēta šis te certifikācijas standārts. Es gribēju zināt, kāds ir patreizējais stāvoklis ar to un kā tas iet kopā ar vidēji draudzīgu, teiksim, apsaimniekošanu Latvijas valsts mežiem. Lai jums tiek atjaunots šis FSC, vai jūs gribētu, vai jūs uz to vispār ejat? Varbūt jums pat ir izdevīgāk, ka jums nav tas FSC. Droši vien es uzreiz teikšu atklāt, es nebūšu tas īstais cilvēks, kam atbildēt uz šo jautājumu, jo mums ir struktūra vienība Latvijas valsts mežos, kas tieši atbild par struktūra vienība LVM mežs, kura tad arī droši vien būtu kompetenti atbildēt uz šo jautājumu. Bet tur, es domāju, jautājums nav tik viennozīmīgs, kā tas tiek pasniegts, ka FSC tātad tur viss ir viņu kārtībā, un ja viņš ir, tad viss ir forši, un ja viņa nav, tad viss ir pilnīgi garām. Tur ir jāieskatās problēmā nedaudz dziļāk, un tur es domāju, ka es arī vairāk, diemžēl, jums nevarēšu neko atbildēt. Šis ir politisks jautājums. Jaunkundze nav vēl priekšniece, viņa pat mums paskaidroja. Vēl kāds jautājums par Latvijas valsts mežiem? Līga, lūdzu. Labdien, man ir tāds pilnīgi cita rakurs jautājums. Kokus sauc par zemes plaušām. Plaušas pa dienu ieelpo un pa nakti izelpo. Un koki izelpojot, kā tas ir pierādīts, CO2. Vai jums, teiksim, ir atbilde uz kaut kādu šādu jautājumu? Bet kāds tieši tas jautājums tad bija? Jūs jau tikai tā konstatējāt? Es jau nevaru konstatēt, tas ir tas, ko es esmu izlasījis. Jūs teicāt, ka koki tikai izdala O2 un savāc CO2, bet koki patiešām elpo. Viņi tā kā savāc O2, pa dienu atdod O2, pa nakti atdod CO2. Bet viņi to paši nākamajā rītā uzsūc atpakaļ. Jā, bet kā tad viņi var absorbēt vēl kaut ko citu, ja tas, ko viņi izelpo, viņi atkal ieelpo? Vai ir kādi aprēķini, kas saka, ka koki tomēr ir plaušas, kas izelpo O2, nevis
bilanci. Vai rupi runājot, kur viņi liek to CO2, tad, kad viņi ieelpo? Līgi saka, viņi izelpo pēc tam ārā. Kur paliek tas caur saknēm zemē dziļi iekšā? Nē, tas glabājas pašā koksnē, kā materiālā. Viņš uzglabājas,